Čau, čau visiem! Šoreiz biju izdomājis aizbraukt uz Liepāju, kur notiek festivāls Summer Sound. Viņš notiek katru gadu. Daudzus gadus es tur nebiju bijis, kādreiz es tur ļoti sen pirms gadiem 10 atpakaļ tur biju. Bet tagad izdomāju aizbraukt atkal un apskatīties, kas ir pamainījies. Sākšu ar to, ka naktsmītnēm, sāku meklēt naktsmītnes, teltīs palikt nevaru veselības dēļ. Tāpēc sāku meklēt gan Bookingā, gan citur internetā naktsmītnes. Naktsmītnes bija jāsaka, ka ļoti dārgas. Sāku meklēt jau šī gada februārī. Un cenas bija tā, ka pats lētākais, ko es atradu, bija 120 eiro par nakti. Tātad 2 naktis tas būtu 240 eiro. Tādu naudiņu, protams, es atļauties nevarēju. Un domāju, ka jau man nekas nesanāks ar braukšanu uz Liepāju. Bet apmēram 2 mēnešus pirms festivāla sākuma iegāju Bookingā, tāpat joka pēc uzmest aci, un neticu savām acīm. Viens cilvēks izīrē dzīvokli uz 2 naktīm par 45 eiro. Nu, un, protams, es uzreiz paņēmu to dzīvokli. Es vēl nodomāju, kāpēc tik lēti. Beigās izrādījās, ka tā viena sieviete, viņa tikko ielikusi Bookingā savu dzīvokli, 1. gadu izīrē, nav zinājusi, ka tādas cenas uz šajām pasākuma dienām ir. Nu, tad, kad es jau biju paņēmis, viņa vairs nevarēja tās cenas izmainīt. Nu, un tā es dabūju par 45 eiro uz 2 naktīm. Tas, protams, man bija liels prieks. Pats festivāls izmaksāja ieejas biļeti 84 eiro. Nu, un cenas jāsaka pasākumā, ka bija ļoti dārgas. Dažs teiktu, ka tas nemaz nav dārgi, bet, ja teiksim, salīdzina ar Latgali, ar pasākumiem Latgalē, tad cenas bija augstas. Teiksim, ēdināšanas zonā, parasts čebureks 7 eiro vai 8, īsti neatceros, man liekas 7, 8 eiro, jā. Tad burgeri 7 eiro, frī kartupelīši 4,50, liki frī kartupelīši. Tad Coca-Colas maziņā pudelīte 0,5, 4,50. Lūk tā. Alus 5 eiro, sidrs 6 eiro. Nu, pārējiem dzērieniem es nemaz neskatījos nemaz uz to pusi. Uzstājās ļoti daudz dažādas grupas. Nu, te nedaudz var redzēt, kādas cenas ir. Pasākums notika 2 dienas. Pasākums arī tā notika divās tā teikt vietās, pašā Pludmalē un pie jūras parkā. Bija, ja nekļūdos, 4 vai 5 skatuves, kur uzstājās dažādi mākslinieki. Bija arī tirdziņš, atrakciju parks. Tas, kas brauc augšā, tas ir karuselis. Es gan neņēmos viņā braukt, godīgi sakot, bija bail. Vēl ko pieminēšu, braucu uz Liepāju ar vilcienu un autobusu, līdz Rīgai ar vilcienu, un no Rīgas ar Lubs Ekspresa autobusu. Tiešām tas bija komfortabli, bet mājās braukt bija tīrās šausmas. Atpakaļ brauc bija nozīmēts specvilciens Summer Sound festivāla apmeklētājiem Liepāja Rīga, un bija sakabināti kopā 2 sastāvi. Bet šie sastāvi bija tik pilni, ka cilvēki pilnīgi ejās gulēja, stāvēja no Liepājas līdz pašai Rīgai. Somas bija sakrautas, teiksim, aizspraukties līdz toaletei vispār gandrīz neiespējami. Nu, citreiz tur vajadzētu pat laikam 3 sastāvus, lai varētu nokļūt uz festivālu un no festivāla. Nu, varbūt uz festivālu nokļūt ir vieglāk, bet atpakaļ ļoti grūti. Nu, un vēl, kas man stipri traucēja, tas bija nokļūšana no pie jūras paša parka līdz jūras krastam, jo, ja parasti tā
koka grīda, tā saucamā, tie koka dēlīši, pa kuriem noiet lejā līdz jūrai. Tad šoreiz viņi bija noņemti, nezinu, kāpēc nost. Un brišana pa smiltīm bija ļoti, ļoti grūta. Nu, un šeit es vēl atnācu paskatīties, man patika pašam Bermudu divstūris. Liels paldies viņiem, ka viņi piedalījās šajā pasākumā. Tās īsumā manas domas par šo pasākumu. Tālāk jūs skatieties paši. Vēl tikai piebildīšu, ka cilvēku tiešām bija ļoti daudz. Manuprāt, pēdējo reizi, kad es biju šajā festivālā, cilvēku nebija tik daudz. Bet var jau būt, kad es arī kļūdos. Bet cilvēki bija tādi ļoti pretimnākoši. Daudzi nāca, vienkārši tāpat gaisā pacēla roku pretī, ar ko sasist roku. Un dažs labs tāpat pienāca, pajautāja, kā iet, un tā, tas tā Kurzemē ļoti negaidīti. Priekšā augstu, tur redzams tādas kādi uzstāvīgas tribīnes, tā ir VIP zona, kur biļetes maksā dārgāk, lai varētu labāk redzēt skatuvi. Dežūrēja arī ātrā palīdzība, es redzēju 2 ekipāžas. Par tualetiem vispār nebija jāsūdzās, jo tos tik daudz. Ja salīdzina ar Līvānu pilsētas svētkiem, kur bija tikai, ja nekļūdos, 5 vai 6 tualetes uz lielo apmeklētāju skaitu, tad šeit organizatoriem cepuri nost.
Atrodoties Liepājā, domāju, kā pavadīt dienu. Apskatījos dažādus turisma ceļvežus un ieraudzīju, ka ir iespējams brauciens ar laivu vai kuģīti pa Liepājas ezeru un Liepājas kanālu ar iebraukšanu jūrā. Kad aizgāju līdz kanālam, tad secināju, ka cenas ir pārāk augstas priekš manis un izdomāju pats aizbraukt līdz Liepājas ezeram ar sabiedrisko transportu un pameklēt kādu makšķernieku, kurš varbūt būs gatavs izvadāt ar kuģīti, ar laivu pa Liepājas ezeru. Tādu cilvēku arī atradu, viņš gan no sākuma teica, ka viņam ir tikai 10 minūtes laika, nekur tālu aizbraukt nevar, tiks jābrauc atpakaļ. Bet beigās sākām braukt, sākām runāties, izrādījās ļoti interesants cilvēks, viņš man izvadāja gandrīz pa visu ezeru, ieveda arī iekšā kanālā, brauciens izrādījās ļoti foršs. It sevišķi, ka diena bija ļoti karsta, un atrodoties ezerā, ūdens bija tāds remdens, ļoti patīkams. Kā redzams, ezerā mīt dažādi iemītnieki, citās vietās gulbju esot vēl vairāk, un arī gulbju bērnu esot ļoti daudz. Viņš man aizveda pāri Liepājas ezeram, parādīt savvaļas govis, kuras ganās pašas, viņu vidū arī viens zirgs esot, tālāk redzēsiet. Vairāk arī nekomentēšu, skatieties paši, piebildīšu tikai to, ka, ja jūs arī interesē brauciens pa Liepājas ezeru, un varbūt pat līdz jūrai, tad atrakstiet man, atstāšu šī cilvēka kontaktus, un ceru, ka arī jūs šāds te brauciens stipri iepriecinātu. Tur pa kreisi vēl tur iekšā ir lielāks ganāmpulks ir iekšā viņam. Kur viņas pa ziemu paliek? Tā viņš te arī ir. Tur pelēkais, kur ir zirgs kaut kur starp tiem, tas pelēkais tāds. Es to neredzu tik tālu, bet varbūt tās tagad ar savu kameru redzēšu. Jā, viņš ir lielāks tās brūnās tur un tad tur viens ir. Šitais ir otrs krasts, jā, ezeram senāk. Jā. Slavenais metalurgs, 3 skursteņi. Eiropa! Jā, viss Eiropa mūs nesapratīs, mums nevajag. Jā. Jūs varat iztikt, mēs jums iedosim dzēruzi, ganezi. Kur strādnieki? 5000, kā saka, darbs nav. Viss pilsētas budžets bija metalurgs, bet nekā nav. Pakapstrādi fabriks, šitas kursēm. Nesvatim fabriks kursēm nav vairāk. Ūdens tornis palicis, 30 gadus nostrādāju. Fabrikā un visur. Tās ir sērkociņu fabriks, laivu būdz arī tur visur. Eliņi tā piestatnes tur ir.
Lielais jūrniecības kolēģis. Jā. Labi, tālāk mēs nebrauksim bez papīriem. Neriskēs. Nu jā. Tālāk, ja tur ir, te ir atpūsnieks un viss tam līdzīgi. Ja... Mēs zem tilta nevaram izbraukt, tad atgriezties pie... Dzelzceļa tilts bijušais. Uz kurien viņš gāja? Iekšā līdz Sērkociņu fabrikai mežapstrādes paļas vien iekšā. Nu, varam griezties atpakaļ. Tālāk, ne? Jā, brauksim. Te braucā tur bija tās muitas nams bijušais. Jā, brauksim atpakaļ. Latvijas laikā. Tur bija tie, tur ir šitie te tādi braucami var iznomāt. Aha. Tur tāpat tās pārierēties. Jā, biežamies apkārt. O kā, šitas šitādu nemaz nezināju, ka šitāds ir. Šausmas, ko tik neizdomā. Mašīna, visu uz ūdeni. Jā. Pirmo reizi, ko tādu redzu.